iekšpolitiski mazināt ārkārtīgi lielo sašķeltību, šo divkopienu valstu būtībā de facto, ja, kas ir arī drošības apdraudējums. Un mums ir nepieciešams vienot sabiedrību uz valsts valodas bāzes. Rietumos ir aktualizējies šis koloniālisma jautājums. Daudzas lietas tiek pārvērtētas, jo līdz šim kaut kāda tāda starptautiska vienošanās bija tāda, ka to, ko Maskava izdarīja pakļautajās teritorijās, okupētajās, anektētajās un kolonizētajās, to tā kā publiskajā diskursā neuzskatīja par koloniālismu. Bet tagad karš Ukrainā ir atvērs acis daudziem un tikai tagad sāk par to runāt. Neviena indivīda brīvība nevar stāvēt pāri, teiksim, sabiedrības kopējam labumam. Ja? Un ļoti bieži rodas tāda sajūta, ja, ka mēs nemitīgi cīnāmies šajā liberālajā demokrātijā. Mēs cīnāmies nevis ar parādību iemesliem, bet nemitīgi cīnāmies ar sekām. Ja? Mēs cīnāmies, mēs kampaņojam pret vardarbību, mēs kampaņojam pret mobbingu, mēs kampaņojam pret narkotiku lietošanu. Ja? Bet no otras puses mēs esam inicijējuši, ja, to, ka, piemēram, ir nojauktas hierarhijas. Ja? Pedagogi nav autoritāte, vecāki nav autoritāte. Ja? Bērni, viņi neorientējas šajā pasaulē, viņi nav ielikti nevienā tādā hierarhiskā sistēmā, ja, kas disciplinē ikvienu cilvēku, un tad viņi nav vairs skolā savaldāmi, un tad mēs cīnāmies ar mobbingu. Ja.